šis pakās notis. Tad esiet gatavi sākt braucienu. Es tuvojos jau valsts nozīmes cilvēku. Sveicināti! Klāt un cito plaķīgi jautājumi. Labrīt, visi velobraucēji! Šo milzīgo grupu cilvēkiem apstāstāt visu notiek. Tad jūs esat apšā no 6 no rīta? Esmu grafis satiecīgi. Zaļais cēliens šogad. Nākamgad tiks pabeigts Bolderā, visdrīzāk nākamgad sāksim jau kaut. Сегодня у нас 1 мая. Люди собрались на веломарафон. Mēs nodosim eksploatācijā līdz Salu tiltam šogad, un pārējais posms būs jau nākamgad. Fantastiski! Tātad jūs dzirdējāt Nilu Ušakovu, viņš ir šeit pašā sākumā. Это просто жопа. Jūs arī bijāt no 6, ja? No mēram, jā. Visi domas pārstāvi ceļās. Policija jūtās labi, jo šis pasākums ir 7 stundu vēlāk, jo man bija riteņiem jau riepas piepumpēts. Tad jūs esat jau teju gatavs jau bijis pirms tam? Jā, es vakarā riteņiem riepas piepumpēju, tā kā es esmu gatavs. Kad sākās jūsu velo sezona? Vai tā sākās kaut kad tagad, vai jūs jau braucat kā laika apakaļ? Mēs sākam. Un es došu vārdu vēl policijas pārstāvim, lai viņš paziņot, kāda ir situācija. Labdien, situācija. Tad vai mēs varam atskaiti? Sākt mēs varam atskaiti, ja? Tātad velobrauciens sākās pēc 10, 9, 8, zvaniņi, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, velobrauciens ir sācies! Urā! Braucam visu cauri pilsētāji un rādām, ka mums ir ko rādīt, ka mēs esam velospēristi un ka Rīgā velospēds tā ir nevis tagad, bet arī nākotne. Braucam ļoti uzmanīgi, necasitamies, un ja kaut ko, tad droši jautājiet citiem velospēristiem, mēs esam ļoti, tā kā sevi nodep tādu solījumu, kad noteikti Latvijas velobraucēji ir tādi, ka palīdzēs jebkuram lai iegrieztos arī šeit. Esiet sveicināti Rīgas veloparādē 1. maijā. Neoficiāli es to varētu nosaukt par Rīgas velodienu, jo visi pasākumi šodien praktiski notiek visā pilsētā un ne tikai Rīgā. Esiet sveicināti, apsveicu jūs ar pavasari. Теперь стоять, пока они все не уедут отсюда. Да, много. Так удобно. Лежит нельзя. Вот это моя мечта. Сегвеи. На прокат. Давай вперед! Офигеть. Вот на таком велосипеде.